Šajā Vrišabhas zīmē, tātad vērša zīmē, kur priekš Saturna šī zīme ir draudzīga, un tas parāda to, ka cilvēks ir tāds diezgan stingra rakstura pēc dabas, darbaholiķis, kas strādā neatspēries, ja tā varētu teikt, ja. Ir ļoti akurāti, saudzīgi, un neskatoties uz to, kad varbūt dzīve viņiem piespēlē diezgan tādas sarežģītas un atbildīgas situācijas, jā, viņi neskatoties uz to ir ļoti, teiksim, pacietīgi, jā, un saudzīgi gan pret sevi, gan pret citiem, neskatoties uz to, ka varbūt ir sava veida tā kā pārbaudījumi dot. Un klasiskie teksti arī parasti min, kad šie cilvēki ir tendēti uz vairākām laulībām, bet kā es vienmēr arī esmu teikusi nodarbībās, jā, kad, ja mēs tā paskatāmies, tad ikvienam cilvēkam, katram otram cilvēkam rietumu, jā, kartēs skatās tāda draudu šķiršanās, jā, bet, protams, vai to cilvēks vēlās, vai viņš tomēr grib savu karmu atstrādāt līdz galam, jā, vai tomēr pamest pusratā un satikt tādu pašu otru partneri vai trešo tādām pašām problēmām, jā, tas viss ir atkarīgs no cilvēka. Tā kā viennozīmīgi teikt, ka cilvēks šķirsies, to nevar tā teikt, jā, tas viss ir atkarīgs no mūsu apziņas līmeņa, jā, no mūsu atbildības sajūtas un tā tālāk. Jā, un vēl pie šī visa, tātad cilvēks varbūt dažreiz varbūt nemierīgs, jā, tā kā tieši partneru attiecības var radīt tādu nemierīguma sajūtu, ja tā varētu izteikties, jā, bet patīk arī būt nomaļus, kaut kur ielīst dziļi prom no visiem, pameditēt, kā es smējos, jā. Tad, tāpēc, ka Saturns pats pa sevi, viņš ir tendēts uz to, kad viņam patīk būt nomaļus un bieži vien pašam atrasties ar sevi, jā. Un tā kā te ir vērša zīme, tad attiecīgi vērsis arī tas, ja mēs iztēlojamies vērsi, tad vērsis arī mierīgi savā nodabā var ganīties viens pats pļavā un meditēt, jā. Tā kā šis salikums gan zīmes, gan planētas parāda to, ka cilvēks ļoti labi jūtas, teiksim tā, nevis ļoti labi, bet viņš arī pieņem tās situācijas, ja viņam tiek piedāvāts kaut kādas vientuļnieka dienas, jā. Viņš citreiz ir par daudz sabiedrības, viņi paši atrod dienu, kad viņi tā kā grib norobežoties no citiem. Un šie cilvēki var būt gausīgi ēdāji arī, jā, tā kā. Bet, neskatoties uz to, jā, ko es tā kā augstāk minēju, cilvēks var sasniegt diezgan augstu statusu savā dzīvē, jā, bet kā jau vienmēr, protams, jāskatās viss kartes kopskatā.